Lai palīdzētu Daigai atbrīvoties no pastiprinātās svīšanas, Veselības centra 4 skaistuma klīnikā 4. dimensija speciāliste Lauma Valēne veic procedūru kursu svīšanas mazināšanai ar alma-sveteks radiofrekvences tehnoloģiju. Lauma Valēne, Veselības centra 4 skaistuma klīnika 4. dimensijā, dermatoveneroloģe, Latvijas dermatovenerologu, estētiskās lāzerķirurģijas asociācijas, dermaskopijas biedrības biedre, specializējusies pigmentācijas, tetovējumu, rētu un asinsvadu likvidācijā, kā arī ādas atjaunošanā, pielietojot modernākās lāzertehnoloģijas. Tātad procedūras laikā pakāpeniski tiek uzkarsēta audi šajā apstrādes zonā. Un tas, ko mēs panākam, tātad sviedru dziedzeru darbības samazināšanos. Pavisam ir nepieciešams veikt 4 procedūras. Ieteicamais intervāls starp procedūrām ir 1 nedēļa. Daigai tiek piemērota viena no jaunākajām un efektīvākajām neinvazīvajām metodēm cīņā pret pastiprinātu svīšanu. Radiofrekvences enerģija palīdz cīnīties gan pret sviedru daudzumu, gan nepatīkamu aromātu. Turklāt metode ir droša apkārtējām padušu zonā esošajām struktūrām, limfmezgliem, nerviem un asinsvadiem. Daigai svīšanas samazināšanās ir jūtama jau pēc 2 procedūrām. Sasniegtais efekts Daigai saglabāsies apmēram 6 līdz 8 mēnešus. Pēc pirmās procedūras jau, kā man teica, svīšana samazinās, neatceros precīzi cik, bet diezgan daudz tie procenti bija. Un tad ar pārējām procedūrām praktiski viņu nostiprina.